Nu, mūsu Ivete ir īpaši ar to, ka viņa pirmkārt ir pedagogs, kas ir profesionāls. Viņas viena no galvenajām īpašībām ir šī te Latgales iznešana, teiksim, dzīves ziņa viņas, jo viņa mums ir pasniegusi to, un mēs arī viņai sakojam. Pasaķēcot Ivetai, arī mūsu viena no meitiņām ieguva Volodzāna Gūdogu par dailasiešanas konkursā. Un mēs esam lepni, ka mēs varam būt atvārta pirmsskola latgaliskajam un tradīcijām. Tauts darbums, sirds siltums, entuziasms, enerģija un tas prieks, ko tu rādi bērniem un pieaugušajiem šos stāstus izstāstot, tiešām ir neatsverams. Un liels tev paldies par šo sirds darbu, ko dara. Marta, vai atceries, kā taisīt tāds kāds lēlītes? Kas tev patika? Man patika brīd vainagdziņas un man patika taisīt tās lēles. Mīlīga, priecīga, jausma. Tāda ir mūsu Ivete. Viņa var, viņa grib un viņa velk arī visus mūsu līdzi. Mēs dodamies viņai līdzi. Tā mūsu pedagoģija ir pateikusi, ka Ivetei būs būt, un viņai būs jāiet, un viņa ies visiem pa priekšu. Tā ir viņas būtība. Ivetas pučas ir vitelīši. Ja mēs runājam par dziesmu, tad man personīgi liekas, ka Ivetei piestāv dziesma Ak, Latgalīte, dvēselīte mana, ja nemaldos, tā ir ļoti skaista, un man liekas, ka šajā dziesmā ir viss, tur ir gan asaras, kamēr mēs iznākam, gan zemes mīlestība, gan to, kā mēs mīlam ne tikai šo te visu mūsu Latviju, bet īpaši šo te Latgalīti, šo te zemi. Mīļā Ivete, sūtam tev sirds siltus sveicienus no apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo šeit tradīcija uzturēt dzīvu ir pilnīgi kaut kas cits, kā tas ir Latvijā. Tā kā paldies par tavu darbu un ieguldījumu. Sūtam sveicienus, bučas! Ivetiņ, lai tev, principā, šis te dzīves gars tavs nepazūd, jo mēs saprotam, ka tas tev ir atkal jau nākošie plāni, lai šie plāni top, un ja ir nepieciešams, zini, mēs vienmēr nāksim palīgā, lai tev viss izdodās. Lai tev latgaliskais spāks ir stiprums!